pamatīgi izrevidēt Satversmi, paplašinot valsts prezidenta pilnvaras. Piemēram, neriskējot ar amata zaudēšanu, viņam būtu tiesības rosināt Saeimas atlaišanu, ja tā nespēja pieņemt valsts budžetu, apstiprināt valdību vai izsmēlus sabiedrības uzticību. Protams, ir jautājums, vai tuvākā laikā mēs paredzam parlamentāru krīzi. Es ceru, ka tādas nekad nebūs Latvijā, bet mums tas ir jāparedz. Pēc analoģijas ar finanšu un ekonomisko krīzi, ja mēs būtu paredzējuši, ja mēs būtu gatavojušies tādai iespējai, droši vien Latvijas valsts šo krīzi pārciestu daudz veiksmīgāk. Grozījumi pamatlikumā arī ļautu prezidentam tiesības iejaukties ministru izvēlē un apgrūtinātu viņa impeachment procedūru. Tāpat valsts galvai paredzētas tiesības izvirzīt vairākas ietekmīgas amatpersonas. Prezidenta pilnvaru paplašināšanai ir daudz atbalstītāju Saeimā. Tomēr viņu prāt tad valsts pirmā persona noteikti būtu jāvēl tautai, nevis parlamentam. Būtiskākais moments manā skatījumā ir tas, kā priekš atbild prezidents, ko viņš uzskata par savu darba devēju. Vai pirms pārvēlēšanas, tātad pirms jauna darba attiecības sākuma, viņš iet pie savu darba devēju Saeimas deputātiem, vai partiju pelēkiem kardināliem vai sponsoriem, vai arī viņš pirmkārt domā par to, kā runāt ar valsts pilsoņiem. Tas ir izšķiroši svarīgi. Līdzīgi domā arī daudz Zaļo un Zemnieku savienības un vienotības politiķi. Saeimas juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāna gan uzsver, ka pirms tam stingri jānosaka, cik prezidenta amata tīkotāji drīkst tērēt priekšvēlēšanu kampaņā. Iedomājieties, ja cilvēkam, kādai personai, un arī kuru iespējams deleģē kāda partija bagāta, viņam ir daudz naudas, ja? Tad, kā es vienmēr esmu teikusi, ka velnu ar lielu asti var pataisīt par eņģeli ar spārniņiem. Un sabiedrībai būs radīta ilūzija, ka sabiedrība šeit izvēlās šo cilvēku. Ja? Tikmēr eksperti par tautas vēlētu prezidentu ir skeptiski, pat ja tiktu ierobežota kampaņa. Es varu iedomāties, kāda mums būtu bijuši prezidenti, ja būtu tautas vēlēti prezidents. Tie būtu Anatolijs Gorbunovs, Raimons Pauls un Aivars Lembergs.